Sveicināti, darbie draugi! Šajā trešdienas vakarā kalendārs mums rāda 1. maijs. Sveiciens visiem ar brīvu dienu, kas ir nodzīvota. Ceru, ka esat atpūtušies, un arī šīs vakars ir pietiekoši mierpilns jums. Kādi varbūt ir kaut ko darījuši savos dārziņos vai kādās citās vietās, un te nu mēs vakarā varam atkal tikties, vai ne? Pavasaris mums ir, cerams, beidzot atnācis. Iepriekšējās nedēļas ir bijušas vēl ar tādu ziemas vīrusa pieskaņu, tāpēc jāatvainojās par pagājušās nedēļas iztrūkumu trešdienas vakarā. Bet, cerams, jau viss atkal ir labi un skaisti, un vīrusu sezona ir beigusies. Dargie, šodien kā pie svētkiem. Kā pie svētkiem mēs varbūt varam ieskatīties, kas tad ir tas, kāpēc mums ir brīva diena šodien bijusi, vai ne? Protams, kalendārs mums vēsta par tā sauktajiem darba svētkiem, kas ir atzīmējami pasaulē jau vairāk kā 130 gadus. Un te nu mēs arī šodien Latvijā baudījām brīvu dienu un priecājamies par to. Ieskatoties vēsturē varbūt, kas tad ir tas, kāpēc šo svētkus mēs atzīmējam un kas ir tas, ko mēs caur šiem svētkiem varbūt varam ieraudzīt. 1886. gads, Amerikas Savienotās valstis, Čikāga, notiek demonstrācija, strādnieku demonstrācija par darba dienu, un proti par 8 stundu darba dienas ieviešanu. Un, protams, tur notiek arī sadursmes ar varas iestādēm, kā cilvēki tiek nogalināti, un vēlāk pasauli, pats atskatoties uz šo 886. gadu, sāka pieminēt šos notikumus un skatoties arī uz savu valstu iekārtām, pāriet uz 8 darba stundu dienu. Lūk, tātad cilvēki centās, raugoties uz to savu dzīvi, ieraudzīt, ka darba dienai vajadzētu būt samērīgai ar pārējo. Šodien mēs zinām, ka mūsu visa sabiedrības iekārta, pasaules iekārta ir tāda, kas ir neatņemama, kur darbs, darba vieta ir neatņemama sastāvdaļa. Ir tāds teiciens, kas nestrādā, tam nebūs ēst, vai ne? Mēs atceramies tos vārdus, un gadsimtiem ilgi šī pasaule ir darbojusies šādā te fokusā. Uztaisīt visu iekārtu sabiedrībai tā, lai tās nākamās darba spēka paudzes varētu rasties, sākot ar skolas sistēmu un visu to, kas ar to ir saistīts. Protams, raugoties uz valstu ekonomikas izaugsmēm un tiem procesiem, kas notiek, skaidrs, ka darba spēks vienmēr ir bijis nepieciešams, lai uzlabotu valstu konkurētspēju pasaules ekonomiskajos tirgos un tā tālāk un tā tālāk. Mums ir jāstrādā. Skolas laikā mēs bieži vien dzirdējām šos vārdus, ja tu nemācīsies labi, tad tu nevarēsi dabūt labu darba vietu. Un attiecīgi tad jau mums vajadzēja no kādām, 8. klases, 9. klases jau zināt, kas es gribētu būt šajā dzīvē, vai ne? Izvēlēties savu profesiju, domāt par to, izvēlēties varbūt tos vajadzīgos priekšmetus, kuros kārtot eksāmenis, lai manas topošos profesijas, izglītības iestādes, kas to nodrošina, mani uzņemtu savās rindās, un es varētu mācīties, lai iegūtu izglītību, kas nestu man prestižu darbu, vai ne? Un arī kas ir prestižs darbs, to mums katram ir droši vien sava izpratne par to visu, bet lai vai kā, darbs vienmēr ir bijis nozīmīgs.
Un mēs zinām, ka tur ir tāda laba ķēde. Mēs labu ķēdi varam savilkt, kur ir laba izglītība, kur tu esi centies, strādājis pie saviem mājas darbiem, eksāmeniem, visu pārējo. Un tad tu esi ieguvis labu darba vietu, kas tev apmierina, kas nodrošina arī tavu finansiālo labklājību. Un protams, te tās ķēdes vidusdaļa ir laba izglītība, ja, tur ir darba vieta, un tas gala produkts ir laba alga, ko es varu nopelnīt. Un laba alga rezultējās laimīgā dzīvē, vai ne? Jo būs labāka alga, lielāka, ar vairāk bonusiem, jo būs laimīgāka dzīve. Un tā mēs mēģinam tās labās darba vietas arī atrast. Un tad sūkstāmies, kad bieži vien tās labās ir aizņemtas, vai varbūt mums kāds kompetences trūkst, un tad atliek vien sadzīvot ar to, kas ir. Un citiem vārdiem sakot, vai tā būtu izglītība ar mērķi tai nākamai dzīves nogrieznim, vai tas būtu darbs, tas jebkurā gadījumā ir ar mērķi, lai būtu laimīga dzīve, ar pietiekošām finansēm, kur es šo te visu savu, to, ko es gribētu tajā dzīvē iegūt, iemantot, ja, lai es varētu realizēt. 21. gadsimts, dargie, mums ir nācis ar protams, tehnoloģijas attīstības lēcienu kārtējo un visas tehnoloģijas, protams, arī interneta vide un Z paudze, ja, kas ir izauguši šajā te 21. gadsimtā, sāk pamazām mainīt to darba ciklu, vai ne, kā mēs esam pieraduši redzēt, kur cilvēki jaunā paudze mēģina iegūt šo laimīgo dzīvi, pārkāpjot pāri gan varbūt tai labai kvalitatīvai izglītībai, prestižam darbam, uzreiz nonākot pie tiem vērtīgiem ienākumiem un laimīgai dzīvei. Un kādu, protams, mēs varam par to pasmiekņāt, bet šīs te tendences pēc tādas vieglas naudas, bez lielas piepūles, lai tā laimīgā, bezrūpīgā dzīve būtu, tas ir maz pamazām ienācis sabiedrībā un tas sāk iesakņoties. Bet ja mēs pieturamies pie šī te paša principa, kur pasauli ir dzīvojusi tur nezinu cik tūkstoši gadus, ja, kur ir darbs, ir kaut kādi savu pienākumu veicami, vai tā būtu tur senos laikos darbošanās savā tīrumā pie saviem lopiem, vai tās būtu darba vietas, jebkurā gadījumā cilvēki ir mēģinājuši ieraudzīt, ka tas darbs patiešām ir nozīmīgs un strādāt, darboties, lai to iztika arī nopelnīt. Svētajā rakstā arī mums 1. Mūzes grāmatā runā par to, ka tam cilvēkam Dievs pēc grēkā krišanas saka, ka vaigas viedros tev būs tos savu maizītēs. Tas nozīmē, ka tur kaut kādas savas pūles, resursi no sevis būs jāieliek, lai es spētu sevi uzturēt. Bet svētie raksti citas starpā runā vēl par kaut kādu bonus lietu, kas ir nepieciešama, lai tā laimīgā dzīve patiešām būtu. Caur to savu darbošanos kādās darba vietās vai savā uzņēmumā vai kā savādāk mēs savu maizīti pelnam, ka tur ne tikai ir nepieciešama tā labā izglītība, kur patiešām mēs esam aicināti ieguldīties, investēties savā izglītībā, lai būtu ne tikai spējīgi iemantot šo kaut kādu prestižu darba vietu, bet lai mēs būtu attīstīti cilvēki savā domāšanā, lai mēs būtu intelektuāli cilvēki, domāt spējīgi cilvēki. Un arī tā darba vieta, ne tikai tā darba vieta, kas nodrošinātu dažādus bonus, ko tik tas darba devējs mums piedāvātu, bet svētie raksti runā par Dieva svētību. Ka Dieva svētība ir neatņemama sastāvdaļa cilvēka darbam.
Vai nu tās klātbūtne, vai tās iztrūkums. Un cilvēki senajā pasaulē, dzirdot šos te dievu vārdus, es nolasīšu, piemēram, vienu no šādiem. 5. Mūzes grāmata, 28. nodaļa, 8. pants saka šādi. Tas kungs pavēlēs svētībai, ka tā būs ar tevi, tavās klētīs un pie visa, pie kā tu liksi savu roku, un tevi svētīs. Tai zemē, ko tas kungs pats tavs dievs tev dos. Un kādas citas vietas iepriekš ir rakstīts par to, ka, ja tur tā svētība iztrūks, ja tur tā dieva svētības klātbūtne iztrūks tavā dzīvē, tad dari, ko darīdams. Nekas tev līdz galam tā arī nevarēs izdoties. Un ja mēs tā palūkojamies, kas tad ir tas, ko tad tā dieva svētība cilvēkam garantē. Tas negarantēs to, ka mācoties ar mazu piepūli, es dabūšu tikai teicams atzīmes. To tas negarantē. Tas negarantē arī to, ka tās visas manas darba vietas vai tie manis veidotie uzņēmumi būs tādi, kas man nesīs milzīgs naudas resursus, kur man būs vienkārši jādomā, kur tad to visu bagātības sakraut. Bet te ir tas uzsvers uz to, ka Dieva svētība nozīmē, ka tev visa kā būs gana, ja viss tev būs pietiekoši. Un ziniet, un te mēs varam runāt par tādu apetīti, vai ne? Par cilvēku apetīti, kā mēs attiecamies uz to, kas mums pieder. Vai mēs sūkstamies un raugāmies un saprotam, nekā jau te dīža nav. Bet tad, kad tā Dieva svētība ir klātesoša, pat tavā, iespējams, ne pārāk labi atalgotajā darba vietā, tas nozīmēs, ka tev pietiks. Un iespējams, ka tur būs vēl kaut kas tāds, ka tur paliek pāri. Ka man paliek pāri arī kādam labam darbam. Un ziniet, un te mēs varam pretnostatīt šīs te divas galējības, vai ne, vai divas stāvokļus. Raugoties, ka man nekad nekas nepietiek, tad es darbošos aizvien vairāk, vai ne? Vai es meklēšu varbūt kaut kāds papildus nodarbis, varbūt kaut kādus brīnumu līdzekļus, kas man garantēs kaut kādu vieglu naudu. Un es pūlēšos, ņemšos, darbošos un iespējams iekritīšu arī kaut kādā stāvoklī, kad viss, kas ir mana dzīve, būs tikai darbs. Cilvēki 19. gadsimta beigās cīnījās par 8 stundu darba dienu. Piedzīvojot to, ka ir bijušas līdz šim darba dienas, kas ir bijuši nenormētas vai krietni laikietilpīgākas, kas prasīja no cilvēka milzīgs resursus, un cilvēki cīnījās, lai šī darba diena būtu samērīga tai atlikušai dzīvei, kas ir tajā dienā atvēlēta. Un tad cilvēki cauri laikam, raugoties uz šo te, ka darbs ir, kas garantē finansiālu ieguvumu, mēģinājuši darbu pastiept garāk. Mēģinājuši sev uzlikt atkal šos te rāmis un pateikt, man vajag strādāt vairāk, lai būtu vairāk. Un tā cilvēki iekrīt vienā no holismiem, vai ne? Un tas ir darba holisms. Varbūt aizbēgot no kaut kādas realitātes, pieķeroties tam savam darbam, domājot, ka tikai to darbu es veikšu pēc iespējas vairāk būs arī man tas atlikums. Bet pazaudējot to, ka, ja tās Dieva svētības nav, tad lai cik ilgi un daudz tu strādāt, smagi piepūloties, tev galu beigās arī varētu būt, ka trūkst. Un Dievs to nav vēlējis. Dievs ir vēlējis jau no pasaules radīšanas, lai patiešām cilvēkam būtu laimīga dzīve. Ja mēs ar kaut kādām savām izvēlēm esam to pazaudējuši šīs laimīgās dzīves iespējamību. Ja tur ir tā grēkā krišana, tur ir tas darbs, kas ir jāiegulda tajā mūsu dzīvības uzturēšanai, lai tā fiziskā maizīte būtu uz galda un viss pārējais. Bet Dievs joprojām ir mēģinājis cilvēkam būt klātesošs un teikt,
ja tu apzināsies manu klātbūtni, ja tu patiešām vēlēsies ielaist manis arī savā darbā, savā ģimenes budžetā, makā, bankas kontā un vēl kādās citās lietās, tad mana svētība būs ar tevi, un tev pietiks ar to, kas tev ir. Ne tikai pietiks, bet tev paliks pāri kādam labam darbam. Un ne tikai kādam labam ceļojumam uz kādām siltām zemēm, bet labam darbam, lai tu varētu svētīt arī kādu citu. Un ziniet, un šie ir tie svētki, kas liek mums atkal atgriezties pie šīs tēmas par mūsu darbošanos un kādēļ mēs darbojamies. Un kas ir tas, kas mums stāv vai nestāv blakus. Un ziniet, es novēlu, ka mums katram patiešām Dievs stāv klāt. Klāt mūsu ģimenēs, mūsu valstī, arī mūsu darbietās. Lai tas darbs, ko mēs darām ar pilnu atbildību un tādu uzcītību, to normēto darba dienu mēs nostrādājot, ka mums būtu gandarījums par to, ko mēs būtu izdarījuši. Un ka tās mēneša beigas sagaidot, mēs saprastu, bet man viss kā ir. Ka patiešām Dievs man svētī. Un man nav jāplēšās uz pusēm, lai es spētu, tiekties pēc tās laimīgās dzīves. Patiesībā tā laimīgā dzīve ir tepatā šodien, tagad. Arī baudot svētkus, vai ne? Esot kopā ar saviem mīļajiem, atpūšoties. Tā laimīgā dzīve ir katra diena, ko Dievs dod ar šo potenciālu. Novērtē to. Neskrien un nedarbojas vairāk nekā varbūt Dievs to ir vēlējis. Atceramies arī par atpūtu. Atceramies par to, ka kopā ar Dievu, uzticot Dievam šo savu dzīvi, Dievs nepaies garām arī mūsu finansēm, mūsu naudas makam. Un to es novēlu jums, to es novēlu arī sev, ar tādu pateicību patiešām pieredzēt, ka ir iespēja gan strādāt, ir iespēja gan arī atpūsties, ir iespēja kaut ko ar savu roku darbu pienest arī tai sabiedrībai, kurā mēs esam. Dārgie, lai jums atpūtas pilns vēl šīs vakars. Gaidam arī, protams, 4. maija svētkus. Pasakamies Dievam par mūsu valsti. Neaizmirstam Dievam lūgt arī par tām savām darba vietām, kurās mēs strādājam, par tiem saviem darbu kolēģiem, par visu to, kas aizņem vienu nozīmīgu daļu mūsu dzīves. Tiekamies ar jums svētdien dievkalpojumā un, protams, arī nākamajā trešdienā. Lai jums svētīgs vakars. Atā!